Nu, atkal kārtējs rīts. Mēs ar Ferdi ejam apskatīt pilsētu, ja? Ferdi, ejam? Apskatām pilsētu. No rīta. Rīta bumbiņa. Ir bumbiņa atpakaļ. Ir bumbiņa atpakaļ. Nedrosies? Nedrosi? Nedrosi? Es jau bumbiņa, ne? Viņš tēlāk, viņš negrib tādu bumbiņu. Jā, tūlīt tās bāzīsies un pretīs visu. Pacīnīties vajag ar bumbiņu. Jā, pacīnīties obligāti vajag. Obligāti vajag pacīnīties. Jā, un tad jāskat pakaļ. Viss atpakaļ. Tur atkals viss no gala. Viss no gala, viss sokas no gala. Bērns paliek bērns. Jā, tagad jāvar bumbiņu, jā? Te nu var teikt, viņš iznāca no skapja. Tikai šajā gadījumā vārda tiešajā nozīmē. Parāda, kas ir skapī. Un skapī ir duša. Un skapī izrādās ir izlietne, duša, podiņš. Nu, vārdu sakot, viss nepieciešamais, lai tu būtu tīrs un priecīgs. Vai ne? Tas jāiesaka laimdotām, ka šitā viņi var uztaisīt tolts boksts. Skatos tolts boksts. Jā. Dartiņš ciet? Jā. Gatavi gājiet. Gatavi. Ejam brokastīs. Ejam brokastīs. Ejam meklēt brokastis. Ejam. A kolorystycznie bardzo do siebie pasują. Och, jakie to piękne. Jakie uszy cudne. Cudka się boi. Cerdiņu, ej. Kāds skaists saulītis šodien. Jā. Kas forši būs aizbraukt mājās skaistā laikā? Nu, jā. Nekas? Būsim sniegu, Latvijas sniegu. Pazaudējusi. Kaut kur Eiropā? Jā. Būsim vēlreiz uz ceriņu ziedēšanu, paskat, te arī vēl smuki ziedi. Jā. Kā būs pa foršu? Sākās baznīciņas. Man liekas, ka te ir pagriez galvu un baznīca, pagriez galvu un baznīca. Jā, koli. Aldis tagad pēt, ka šis ir kaut kāds aizsargājamais koks. Jā, viņš aizsargājums ir tā zīmīga. Bet viņš tikai nesaprot, kāpēc viņš ir aizsargājams. Vecs. Viss vecs ir aizsargājams, ja? Mēs arī paliksim veci, būsim aizsargājumi. Aizsargājami. Mēs vienkārši noteikti būsim kaitinoši, nevis aizsargājami. Kuldīgi arī kaitinoši, ka neaizsargājumi. Nu, zināmā mērā jā, ka te viens tāds pats noteikti nozāģēts. Es caurstu tā. Nu jā. Polijā arī laikam nav agrie putniņi. Pulkstens jau ir tikai, pulkstens ir nevis tikai, bet jau uz 8:30. Bet kafejnīcas vēl ir ciet. Un cilvēki arī vāji maz staigā. Nav kā Itālijā, kur jau var maizes kukuļiem padusē. Vācijā, Itālijā. Tur jau ar maizes kukuļiem padusē būt. Kārtējais uzmanības apliecinājums.
Tur kaut kas slaukās. Jā. Vajadzēja tomēr tās desmaizītes nest no mašīnas augšā, ne? Tu neesi badā. Mēs par šorīt padzērām tēju jau. Jā, padzēru. Jā. Nē, šitā arī. Principā kafejnīcas vairs vaļā no 9. Nu jā. Jā. Tardienā bija no 8, sestdienā no 9. Tā kā nāksies mazliet rīta rosmi, un pēc tam mēs varēsim kārtīgi paēst. Būs labāk apetīti. Mēs ejam uz Vecpilsētu skatīties. Jā. Skatīties arhitektūru un vēsturi. Labi, ejam. Ēdīsim, saku, visi staigāsimies. Cilvēki, kas sporto no rīta, viņi tā arī nerīt. Vienīgi kafija būtu bijis derējusi, ja būtu tās tējas vietā bijis. Bet to mēs aizmirsām Horvātijā. Tā kā tur pasies tā lielā māja kādās krāsās. Man ir aplikta kaut kāda fotovīta. Jā. Mēs tad bišķi varam paiet. Nu jā, paiesim, paskatīsimies. Nu te jau būtu ko darīt. Laikam. Tā ir. Nu, Viss kā šausmīgi. vispār liela, skaista pilsēta. Man lielās pilsētas vispār nepatīk, bet šī man patīk atkal. Un tagad es jūtu, ka mēs beidzot esam satikuši pavasari. Tomēr pa ceļam satikām. Braucām meklēt, satikām tepat Polijā. Jebš viņš sameklēja mūs. Jā, viņš mēram, nu kur jūs skrienat? Nu es taču tepat vien esmu. Iegriezām iekšā atkal Vecpilsētā. Un balodīši, vesels bars balodīši. Tie balodīši, tie viņam ir. Tie viņam nu ir. Vajag pēc dulciņām smaržot. Jā. Bet, nu, mums būs svaigas viss izcepts. Es neesmu paskatījusies, cik kara laikā šeit viss bija nopostīts. Jo Bija bieži tā kaut kā. droši vien jau. Man liekas, ka visas tās lielās poļu pilsētas bija nopostītas. Jā, bet cik tādas šeit ir? Jā, te tādas baigie veciem. Jā, Gidam, kas tie pa tādiem puļķīšiem no tās sienas? Ziniet, pieņemsim labāk, ka tas ir baložiem, kur sēdēt. Man labi patīk tā domāt. Viņš ir reāli vecs. Jā. Šī te nu ir. Vai, kas tas pāzīti? Es esmu telefonists. Āzīts telefonists? Tas kaut kā tāzīts telefonists. Šeit līdzīgi kā Vroclavā rūķīši, šeit ir āzīši, bet es tikai 2 zinu. Jā? Jā. Cik viņi kopā ir? Es nezinu, neatradu info. Bet 2 es atradu.
Kas tad? Panorāmas. Jā. Tā ir Ļubļinas pils? Tas skats tam krāsainām mājām ir smukāks nekā uz to pili. Te vēl pienenītes zied pilnos ziedos. Suns neesi pazaudējis? Nesmu. Arī, ka tur tas pils makets ir. Vai nu baznīcas. Smuka baznīca bijusi kādreiz. Visi tie slīpja ielaidumi, mūrus izturēt, jā. Mūri. Jā. Šeit rekurs no sāniem arī šeit arī tie. Vai lielāji bijis? Jā. Bijusi. Es tikai apbrīnoju, cik šajā stundā te viss ir kluss. Nu, sezona vēl nav. Vienalga. Es tiešām nekur nevienam nav jāiet. Ēd brokastis. Nu, varbūt. Skrien pa parku. Jā, brauc pie dabas. Jā, šodien laiciņš labs, lai brauktu pie dabas. Ko viņas līdīgi kāpēc pilsē? Turistu vēl nav. Arī taisnība. Nav redzējuši. Nu, taisnība jau tev vien ir. Mēs jau arī nekur sestdienās baigi neklīstam pa pilsētu. Mēs taču neejam katru sestdienu skatīties Rāclauku. Ammeņas trūkot. Tas laikam būtu stulbi. Ne, tā varētu būt sestdienas tradīcija. Aizejam uz Rāclaukumu. Kas, pasties, kas pa sienu. Ciku cakām izrakstīta. Nu, kas tas ir? Es domāju, tas ir jau kaut kas tev sagatavots, un tūlīt man stāstīs. Labi. Tā, tagad te mēs redzam to baznīcu tādā skatāmā izmērā. Jā, te var skaidri redzēt, cik tāda milzīga bijusi. Tā bija augstāka, šī ir, man liekas, kvadratūra lielāka viņai ir. Drīzāk tā varētu teikt. Tā bazilika. Jā, tas ir Dominikāna. Klosters? Bet kaut kas ir noticis arī tavā dzimšanas gadā te. Jā. No 13. gadsimta Dominikāņu klosters šeit, jā? Ilgi. Viņš tagad izskraidīsies. Jā, šodien gabaliņš mums ir, kas jānobrauc. Bet vai tad pirmo reizi tādus gabalus braucam? Nē, kaut kā. Līdz Lietuvai iet ātri, un tad liekas, esam jau mājās gandrīz, un tad tā Lietuva un Lietuva un Lietuva un Lietuva. Lietuva ir šausmīgi gara. Paskat, kā viņi vecajos logos salikuši bildes. Jā, tas to māju atdzīvina. Jā. Viņa nav apakšā apdzīvota. Augšā kaut kas tur notiekās, jā? Tur jau būt kaut kāda remonta patreiz notiek iekšpusē mazums. Viņa ir tāpēc grausts.
Ko tā, nu, arku āzītis ir atkal. Āzītis. Kas šis par āzīti? Un ko viņš dara? Aktieris, ja? Ferdim šis kaut kā tā nepārāk. Čau, Lukaš. Nu jā, āzīts, re, kur ir? Pie vecā teātra. Tāpēc jau viņš te ir. Ar visu masku. Nu, ejam tālāk. Re, riņķīts apmests un esam nonākuši pie bendes zīmes. Un šodien jau mēs zinām, kāpēc tas ir tā. Stāsti. Šeit bijis tas bende vainu, kas viņa ir nelaimīgā, kas ir vispār pirms tautu. Neaiztiec. Nelaimīgais akmens neaiztiec. Jā. Reku, tavs fotokožeks. Nē, šis nav tas. Šis ir kaut kāds cits kožeks. Tas bija citā vietā. Jā, fotokožeks. Jā. Iet paskatīšos, jā. Jo, nav iet. Tur arī kaut kāds sienas bezdā. Tur stopus arī. Viss šīs te. Viss tās ir tāds, kur galva jāpaceļ uz augšu un jāpaskatās. Nu, nopietni, tas ir rācnams. Es nezinu, paiesim no otras puses. Nu, nevajadzētu būt. Bet viņi ir remontējuši varbūt tie paši, kas mūsu biblioteka. Paskaties, Varbūt tās, tieši jā. tāpat tās lupinās nost. Jā. Un tonis arī līdzīgs. Un paskaties, kas te pa metāla vārtiem. Dzi? Un tad tā kā tādi griezumi pilnīgi tādi, nu, vai cilņi, vai kā viņus tur sauc. Nē, šeit viss ir savukārt tam rātslaukumam ļoti skaisti izskatās. Un šis nabaga noplukušais tiešām ir rācnams. Jā, te viņiem vēl vajadzētu pastrādāt, lai nav kauns par tādu rācnamu. Kafejnīcas beidzot sāk mosties. Vispār tāds dzīvi sāk mosties, tagad bišķiņ. Nu jā, bišķi tracina arī tie piegādes auto, bet kā te viņiem braukt, var no rīta. Viņiem āzītis ģērba arī. Jā, es to sapratu. Un šitas vēl viens objekts. Šitie vārti. Viņiem dažādi svētku laikās, dažādas instalācijas sataisītas. Tad tur saliek mākoņus, kur zibeņo, jā. Tad tur vēl sāc dekorācijas saliek šitajos vārtos. Viņš kā tāds vidas objekts. Tas kā viņš šūpojās traukšā, redzi? Jā, jā. Kā vējš uzpūš. Tā viņš šūpojās. Un uzpūš liels vējš. Tad viņš ļoti šūpojās.
Nomocās kādu uz galvas. Man mazliet dīvaini, viņiem liekas tie tik ļoti ar tiem mākslīgajiem ziediem izrotātie, tā kā skatlogi. Tā jau ir, es bišķi pa daudz. Jā, viņiem tas liekas. Nē, viņiem jau ir vairāk tas tāds spilgtāks un tāds, jo mākslīgie ziedi jau viņiem ir diezgan tā cieņā. Bet viņiem arī ļoti kvalitatīvi, cik mēs skatījāmies tur tajā citā pilsētā. Šito varētu arī nosaukt bez mazliet Polijas alus pilsēta. Polijas kas? Polijas alus pilsēta. Šeit staigā, cik dažādas alus viņi nepiedāvā. Jā? Jā. Es tā kaut kā nepievērsu. Bet Polijā jau vispār, kurā diezgan. Citā vietā tur tie klasiskie žīveci, jā, un tie tiški un tādi reklāmas. Jā. A šeit ir lokālie. Nu, protams, pērle visās vietās jāda. Tie ir daudz un dažādi citi. Jā. Ļoti koši. Bet dzeltens vispār manā mīļākajā pavasara krāsā. Atkal bija glaudītāji. Kāpēc vajag visus suņus glaudīt? Mēs taču neskarījām klāt maziem bērniem un nekniebiem vaidziņos. Indijā kniepis. Indijā kniepi, bet tas ir šitie kniepis, jā. Un tagad tu ņem savus vārdus atpakaļ. Es tagad ņemu vārdus atpakaļ. Ka īstā doma ir šeit. Viņa nemaz nav tik nolapusi. Viņa tīri laba. Ar visu ģērboni un ar visiem karogiem. Un tā tās baumas rodās, ne? Kaut ko paskatās, izlasa un nurin muļķības. Bet nolapus kā mūsu biblioteka. Āzītis arī ir āzītis. Šitas Ferdim patīk, ne? Viņam patīk ar čamporēšām līdē. Šitas ir onufrīs. Kas šis ir? Onufrīs. Nesapratu? Onufrīs vārdā. Kāpēc viņš tāds aptamborēts? Vienmēr tomēr šitās mēbeles ir žēl, kuras iznīcinās laikapstākļos. Tā, esam tikuši kafejnīciņā, kur noskatījām no paša rīta. Un redz, kur Aldim ir ģeniāla ideja, kā datorskrūvītes, kas mums ir baigi daudz savācušās. Kā uztaisīt dekorus no viņām. Es saprotu, ka šitajā terases galdiņā tu borēsi caurumiņus un vērsi skrūvītes iekšā tagad, jā? Nu, nezinu, bet kaut ko es domāšu. Kaut kur tu viņus vērsi, jā? Jā. Nu, beidzot tik pie savas rīta kafijas. Un Ferdinandam šī te viesmīla patīk. Viņš viņai neuzrūca. Kas ir diezgan pārsteidzoši, jo viņam vispār nepatīk cilvēki sveši, kas uzbāžās. Tu ievēroji, ka tajā, laikam tas ir tagad tas rācinums sanāk, tā kaut kāda baznīca rācinums vai kas, ka tur galā arī ir āzītis. Zini pašā galā? Jā. Es tagad tikai skatījos. Nebija ievērojis. Es arī nebūtu mēs tas sēdējuši, nebūtu mēs ievērojuši. Āzītis ar ko viņas tur ir? Āzītis pie kaut kādas vārpas pieslējies vai kaut ko. Nu, es teiktu pie alus, pie apiņiem. Jā, apiņi. Kā man patīk tā doma. Jā. Jā, bet smukā saulīte. Es biju no rīta, tā ir drusciņ tā kā aiz mākonīšu. Kā mākonīšu savilkušies, jā. Nē, tā saulīte iet uz Latviju. Jā, es arī tā domāju. Mēs viņu vedam uz Latviju. Mājām, jā, lai kuldīgā rītā būtu saulīte pa zemes virsmu. Jā, nu, lai viņiem šodien arī tiek. Jā, lai es varētu zālīti nopļaut pirmo reizi šajā gadā. Mēs ar Klosteru brāļiem esam kafejnīcā kopā. Jā. Pārējie vēl tik agri nebrokas to.
Es saprotu, ka sieviešu klosters šeit ir, tu teici. Dominikāņu. Nē, tur jau ir šitie... Varbūt gan vīrieši, gan sievieši. Pareizi, jā. Es tik pieņēmu, tā kā mums ir meitenes, es kaut kā pieņēmu, oi, rekāds tur skaists nav. Tad es pieņēmu vienkārši, ka arī šeit ir. Nu, dabūju savus brokastiņus, jā. Un smukas. Un smukas ar visām Ferdis arī puķītēm. Un Ferdim arī brokastiņus, jā. Negribīst. Jā? Viņš tāds skatās, ka tev kaut kas garšīgāks ir. Un man ir vēl smukākām puķītēm. Kā tagad ēdīsim? Nu, Ferdi, apēdi, jā? Šī Paint what is for euro? Look. Do you need a copy? No. Okay, wonderful. Thank you. Thank you. Ko, pieēduši, iesim tālāk? Iedevu Ferdim puķīti, viņš viņu apēda. Un šitien vispār tie galdiņi, tie krēsti ir metāli, un galdiem tās kājas arī ir, kur ir no tādiem interesanti. Nu, metāli visādiem Kā kuram? Dažiem atlikumiem. ir tāds skaļs. Dažiem jā. Bet dažiem ir tāds dizainiskās. Mēs bijām pie dizainiskā. Nu, Vertuk, brokastis pēsts, iesim tālāk. Jā, es fiksu tev veikalā. O, šovakos! Jak wrażenia, to wszystko w porządku? Super, cieszę się bardzo, dziękuję. Thank you very much. Čau. Thank you. Kafejnīciņa, kurā mēs tikko ļoti garšīgi paēdām. Ļoti, ļoti, ļoti. Gan garšīgi, gan skaisti. Un paps mums iegāja veikalā skatīties, kāds ir alus piedāvājums. Nu, kas tad tev ir padasītē? Viesītis, ko es vakar dzēru. Jā? Jā. Priecīgs. Klāviņam aizvedīju. Klāviņš arī būs priecīgs. Nu, šitā te notiek. Suņi cilvēki savā starpā tusē. Kad tas tāds garšīgi visādi izskatās, vai ne? Jā. Vienīgi tagad ir pāēstas, tagad nav tā, kad Mums jau arī ir viss. Mums ir viss. Mums savs, un mājas iet, labi. braucam mājās. Nu, re, pāēduši, pastaigājuši. Esam atpakaļ klāt pie savas alus darītavas. Pie saviem apartamentiem alus darītavā. Mašīnīti sitajos vārtos. Tā, jā, mašīnīts ir, un katru reizi, lai tur tiktu iekšā, ir sargam jāzvana. Jā. Nav tik traki, var galā tikt. Un cerams, ka viņi tur vēl ir. Bet vakar bija. No rīta, kad mēs ar Ferdi gājām apskatījāmies. Arī bija, jā. Nu, re, kur mūsu perlova ir. Reglītēm. Bet ieiešana ir no sētas puses, jā. Jo te ir pie vaļņa. Jā, te aliņa. Ja nevajadzētu braukt projām, tad tu varētu dzert aliņu. Bet nu nav ko dzert tik daudz. Pagaidi. Bet saprot, ka ejam uz mājām. Viņš man pilnīgi velk tā kā mazs velkonītis. Vai nu viņam bail, ka tu viņu atstāsi? Nu, ejam. Ej iekšā, Ferdiņa, nu. Mazulīt, es netieku tik ātri tev līdzi. Es tak varu tā nolikties uz acīm. Sūnīts vienkārši dzertu gribēja. Tāpēc sasteidzās. Bērns ir off. Bērns ir off. Gultiņu viņam atņēma, un tad viņš gulēs tāpatās. Ferdiņ. Mīlīt,
Jāiet. Puikiņ, nu nāci. Iesim. Iesim braukt. Tagad riktīgi uz mājām. Varēs ar Robīti poskriet. Robīti viņš neskrien. Pičuku viņš skrien. Neizskatās laimīgs. Nu, ka jāiet, tad ies arī. Nu, visas mantiņas savāktas. Tagad ceļš uz mājām. Vai ne? Tikai kā mēs visu to paņemsim vienā reizē. Es paņemšu. Zvērs, nu. Erdī, tu neproti uzvesties. Nu. Labās manieres tev vēl ir jāmācās. Tu saproti, ka tu esi maziņš. Un tāds liels suns tevi var paņemt un apēst. Ejam. Nāci. Ejam. Papucis ir iet. Nač. Lielās mājas ar lielajām reklāmām klāt. Pagrieziet pa kreisi. Rywalką liderki światowego rankingu jest Monika Sorona-Kristela. Monika wygrywa wszystkie dotychczasowe protesty. Smieklīgi tās reklāmas izskatās. Bet labi redzamas uz tām lielajām mājām. Skaidrs, kurš aliņš jādara. Perla. Nu, var teikt, priekšā ceļš. Tagad stiepjams līdz Varšavai. Un tad tālāk. Uz mājām. Ten līdz Varšavai, ne Varšavai, jo mēs neko nedarīsim. Šobrīd atpaļ 900 km. Nu, normāli. Optimists saka, ka pusē 9 būsim. Ko viņš lūdz? Tik ātri nebūsim. Tik ātri noteikti nebūsim. Arī kur tev nero ar to Perlu, vēl tur kaut kāda loterija ir. Jā, un tur loterijā viņi pikapu, kaut kādu Ford, man liekas, lielo pikapu, un crossu moci. Un tie bija es nobildēju gan to pikapu, gan crossu moci. Pie brūža stāvēja. Es no rīta gāju garām apvērtēt. Es nobildēju tās balvas. Vienīgais noteikti vietējiem tikai dod, vai ne? Man droši vien, nesapratu tos loterijas noteikumus. Žēl? Aņģam tāds Perla pikaps, bet jā. Nu, krūti. Es nepateikšu, kas tā nav. Nā. Tik tukšs bānis, ka nemaz nav sajūta, ka tuvojamies Varšavai. Kur tie visi cilvēki brauc ārā no Varšavas zaļumos. Jā. Kā nekā sestdiena. Varšavā neviens nebrauc iekšā. Daži brauc, bet es teiktu ļoti maz. Tik tukšs bāni pie Varšavas. Neatceros, kad es esmu redzējis. Vajadzēja man muti virināt, ne? Jā. Tikko iebraucām Varšavā. Vismaz Varšavas zīmīgi. Tā pēkšņi pilns ar mašīnām. Kur viņas te cēlās, es nezinu. Bet viņas ir. Tā baigi skaidrs mums nav. Ir sastrēgums. Un baigi daudzi griež riņķī. Bet pretī nāk mašīnas. Bet varbūt tie ir tie, kas griež riņķī. Mums navigācija nepiedāvā nekādus citus variantus. Es domāju, mums ir vienkārši jāgaida. Nu, izskatās, ka tur visi dzīvi, visi veseli. Vilciens neko nobraucis nebija, bet kaut kāds problēmas ar pārbrauktu. Ka tie nebija īsti policisti arī tur bija, bet ka tur bija labošanas servis. Bet tas viss mums pusstundiņu nočakarēja. Jā. Esam tikuši ārā no visiem sastrēgumiem, esam tikuši uz Belištokas bāni. Nu, tas ir tāds pilnāks mašīnām. Šajā virzienā brauc. Gan smagie, gan vieglie. Ir atgriezies dzeltenums ārā. Šis gan nav pienenis, šis, man liekas, ir pērkonis kaut kas tāds. Jā. Bet, principā, tad, kad tiksim no bāņas, pieņem, ka redzēsim atkal savus pieneņu pļavas un rapšu laukus dzeltenos.
Un vispār arī ābeļdārzi ļoti smuki zied. Esam nobraukuši mazliet vairāk kā 200 kilometrus. Un Aldis pēkšņi konstatēja, ka pa šī tādu ceļu viņš nav braucis. Jā, uz Lomas taču citādāk ceļu nav priekšanās bija. Es nezinu, kur tu man ved tur es braucu. Kur man tas ķiķīs ar sveturas brauc? Bet virziens ir pareizais. Pareizais. Un ceļš tukšāks. Ceļš ir ātrs. Ātrs, tukšs, labs. Jā. Braucam tik. Jā. Ferdim izklaidi. Es iemet bumbiņu somā, viņš līdz viņu sameklēs un izmetīs ārā. Tā nemetīs ārā, ja šoreiz. Pirmīt, paņem un izmet ārā. Nē, iemet iekšā. Jā, līdās izmetīs ārā. Jā, re, kur ir bumbiņi. Nu, kā tu viņu tagad dabūsi? Tu dabūsi, jā? Aksts mazais. Kas tas par tādu krutu braucamo? Kādi interesanti mocīši. Vai krutiem mocīši, paskaties. Viņam teica, lai izlaiž spiedienu, jā? Spiež uz smadzenēm. Jā, uztaisījām toaletes pauzīti. Pabarosim suni, pabarosimies paši. Cik mums ir gandrīz 300 vēl nav nobraukt. Ir 300, jā? Nu redz, cik forši. Tad tagad uzēdīsim un dosimies tālāk. Uztaisījām pauzīti, un kas pirmais dabūs ēst? Suncīts dabūs. Protams, kas suncīts dabūs. Un viņš to ļoti lieliski saprot, ka viņš pirmais dabūs ēst. Nāci, mana zaķīti. Lūdzu. Jā, garšo šitā barība viņam. Nē, viņš laikam ēdīs pienenīti. Es skatos, ka viņš nav izsalcis. Ferdiņu, kāpēc ēd pienenīti? Ēd ēdienu. Puikuci. Viņam vajadzēja izdekorēt ar pienenītēm. Tā kā mums no rīta bija ar atraitnītēm izdekorēt. Braucām, un mūs noturēja milīcija. Te ir kaut kāds poļu vēsturisko auto salidojums. Kas te tik nav? Lielāko daļu es nepazīstu, kas tie ir. Viņi brauc uz Tallinu. Papam izklaidi, viņš ieraudzījis vecās mašīnas. Stārā. Tikko esam izklaidējušies. Taisons ir izlicis enerģiju, visus pēc kārtas aprejot. Bet ar sunīšiem ļoti daudz brauc. Jā, viņš ir pieēdies, viņam tagad vajadzētu atkal gulēt. Mums nobraukt ir tieši 3. daļa. Ir 300 km jau nobraukti un vēl 600. Jā, tikai. Plānojam šodien būt mājās. Šodien ir sestdiena un, labi, tie lielie ir lielie, bet ir ļoti daudz atpūtnieku, kas brauc vai uz saviem laukiem vai vienkārši pa laukiem. Jā, un līdz ar to, īpaši tādās pilsētās vai, principā pilsētās, jā, ir diezgan liela tāda sastrēguma, sablīvējuma. Es Lomžē vēl arī bānis apbūvēts apkārt, jā, un šeit veidojās tāds pudās kakla. Jā, tiksim tam kaklam cauri, tad jau atkal aizies ātri. Man tā liekas, ka šis ceļš gan man ir pazīstams. Teiks, ne? Jā. Jo šitas garais, taisnais,
Tikai kāpēc man liekas, ka citiem gadiem visapkārt rapšu lauki zied? Bet šogad vienkārši nav iestādīts. Pagaidām te tikai pieneņu lauki. Re, mēs šos ar panācām. Bet tālu tikuši. Ātri viņiem iet uz priekšu. Re, esam atpakaļ ievziedos. Ne, tās nav ievas, tās ir kaut kādas plūmītes, kaut kas. Beigās ir tādās, tomēr nav. Nē, ir ievas, bija krūmos ievas. Jā. 100 punkti. 100 punkti bija. Tikai šajos krūmos, kuras filmēja, nav. Bet ābeles te vēl, varbūt kaut kāda sagrāz zied, bet pārsvarā varētu būt, ka zied plūmītis, kaut kāda ķirša, kaut kas tāds. Nu, ievas parādieties. Kas tā? Tā varētu būt. Jā. Nā, jā? Ir. Jā. Ir. Nu, kā es saku, tā kā mēs trāpīsim vēl mājās uz ievziediem. Veizīts Lietuva angliski atkal, jā? Vai te ir lielā šosei beidzās mums? Jā. Mēs atgriežamies remontā, pēc tam vecajā, jā? Vai kā, vai tur jau bija uztaisīts? Es jau neatceros. Visas dienā, cik daudz mašīnas stāv. Aiz Marijampolės būs atkal bārs līdz Kaunijai. Beidzot, bērns ir apnicis. Beidzot, viņam ir piegriezies. Pēc 9 dienām. Ne, cik ir? 9. diena, ne? 9. diena. Jā. Bumbiņu es biju spiesta nahranizēt, tāpēc, ka viņš visu laiku viņu metā ārā un čīkstēja, ka nevar aizsniegt. Tagad viņš somā atrada savu cūku. Nu, par laimi tikai žļambā, bet nemet ārā. Jo likās jau, ka tūlītās atkal sāksies mums pingpongs. Erdī tā nedari. Ņem savu cūku un ej atpakaļ somā. Ej atpakaļ somā. Nu, ņem savu cūciņu. Nu, nemēt ārā cūku. Nu, verģuku. Noslēp tev arī cūku. Paņems tev cūku arī nost. Nu, ej atpakaļ somā. Nemet cūku ārā. Ferdiņ. Nu, nestum cūku ārā. Ej, tas ir rapšu lauks. Es nemaz nepamanīju, ka tas ir rapsis. Pirmie dzeltenie ziediņi. Mēs atgriezīsimies skaistajā dzeltenajā pavasarī. Jā! Jā, šoreiz kaut kā reāli jūtam tas tā no augstas un slapjas vasaras Horvātijā. Uz siltu agru pavasari. Jā. Lietuvā un droši vien arī Latvijā. Saulīti iet uz rietu, bet mums vēl 300 km priekšā. Ļoti ceru, ka navigācija saka, ka mājās paspēsim būt vēl šodien. Jā. Es nebeidzu skatīties uz tiem plikajiem kokiem. Nu, paskat, nu te vispār. Jā. Atgriežamies pavasara sākuma stadijā. Tā, nu mēs te tagad braucam. Bērnelis ir apnicis, noguris, piesaitēts savā somiņā, bet iemācījās izkāpt, sēdēja, čīkstēja, nu nogarlaikojies. Tagad viņš ir laimīgs. Tagad viņš sēž starp mums, vēro ceļu un priecīgs. Tuvojamies Latvijas robežai. Juhu! Nu nav vadakstis.
Vadakstis. Un Latvija! Urā! Vēl bišķiņu un mājas. Un ezere. Un pulkstenis ir. Pulkstenis Bez 20:11. Jā. Jā. Nu, ja viss ies pēc plāna, tad šodien vēl būsim mājās. Esam atgriezušies. Pulkstenis ir tieši tik, cik navigācija mums paredzēja, ka mēs būsim mājās bez 20:12. Un tā arī ir. Šodien nobraukta 900 kilometri. Jūtamies vēl tīri tā neko. Bet laikam vairāk negribās braukt. Bet viss ir forši. Programma izpildīta. Programma ir izpildīta. Ārā 5 grādi plusā. Jau tā ierastā temperatūra. Tūlītās. Un es kāpēc kokiem lapu nav? Jā, un es kāpēc kokiem lapa nav. Mazais būs pa ceļam izgulējies. Mēs tagad gribēsim iet gulēt, bet viņš jau noteikti gribēs paskraidīt. Kur bumbiņa? Bumbiņu atstāsim mašīnā, lai viņam nebūtu iemesls skraidīt. Un aplis ir noslēdzies.